Lūkas evaņģēlijs, 24. nodaļa. Šodien lasam Bībeli, labs rīts visiem, lai Dieva miers jūsu namā. Priecājos būt kopā ar jums šajā rīta stundā. Šis raidījums Rīta pārdomas. Sāksim šo rītu kopā ar Dieva vārdu. Un tad Lūkas evaņģēlijs, 24. nodaļa, no 28. panta iesākot. Lasam, mīļie. Tad sākot ar 28. pantu, mēs pabeigsim Lūkas evaņģēliju ar šo piekdienu, jau ar pirmdienu sāksim studēt Jāņa evaņģēliju. Studēsim Bībeli. Un tie tuvojās pilsētiņai, kur tie gāja, bet viņš likās ejot tālāk. Un viņi to gauži lūdza un sacīja: paliec pie mums, jo vakars metās un diena jau pagalam. Un viņš iegāja pie tiem palikt. Un notika, ka viņš ar tiem pie galda sēdēdams maizi ņēma, pateicās, pārlauza un tiem to deva. Tad viņu acis tapa atvērtas, un tie viņu pazina, bet viņš no tiem pazuda. Tad runa ir par Jēzu. Un tie sacīja savā starpā: vai mūsu sirds mūsos nedega, kad viņš ar mums runāja ceļā, mums rakstus izskaidrodams? Un tajā pašā stundā viņi cēlās, griezās atpakaļ uz Jeruzalemi un atrada tos 11, sapulcējušies, un tos, kas pie tiem bija. Tie sacīja: tas kungs patiesi augšām cēlies un Sīmanim parādījies. Un viņi šiem stāstīja, kas bija noticis ceļā, un ka tas viņu pazīts maizi laužot. Un, kad viņi runāja par šīm lietām, Jēzus pats stājās viņu vidū, un viņiem sacīja: miers ar jums! Bet tie ļoti izbijās un baļojās, un viņiem šķita, ka garu redzot. Un viņš tiem sacīja: kāpēc esat tik izbijušies? Un kāpēc tādas šaubas ceļas jūsu sirdīs? Redziet manas rokas un manas kājas. Es pats tas esmu, aptaustat mani un apskatat, jo garam nav miesas un kaulu, ko jūs redzat, mani esam. Un to sacījis, viņš tiem rādīja savas rokas un kājas. Bet, kad tie aiz prieka vēl neticēja un brīnījās, viņš tiem sacīja: vai jums šeit ir kas ēdams? Un viņi tam pasniedza gabalu ceptas zivs un tīru medu. Viņš ņēma un ēda to viņiem redzot. Pēc tam viņš tiem sacīja: šie tie vārdi, ko es jau esmu sacījis, vēl pie jums būdams, ka visam bija notikt, kā par mani rakstīts Mūzes bauslībā, praviešos un dziesmās. Tad viņš tiem saprašanu darīja, ka tie rakstus saprata. Un tiem sacīja: tā stāv rakstīts, ka Kristum bija ciest un augšām celties no miroņiem 3. dienā, un ka viņa vārdā būs sludināt atgriešanos un grēku piedošanu visām tautām, iesākot no Jeruzalemes. Un jūs esat liecinieki tam visam, un redzi, es jums sūtu savu tēva apsolījumu, bet palieciet jūs pilsētā, līdz kamēr tiksit apģērbti ar spēku no augšienes. Un viņš tos izveda līdz Betānijai un savas rokas pacēls tos svētīja. Un notika, ka viņš tos svētīja, viņš no tiem šķīrās un tapa uzcelts debesīs.
Bet tie viņu pielūdza un atgriezās Jeruzālēmē ar lielu prieku. Un bija atkal templī, teica un slavēja Dievu. Aleluja! Mācekļi saprata, nekas nav beidzies. Ir jauns sākums. Jēzus Kristus ir augšām cēlies, viņš ir dzīvs, viņš sēž pie Tēva labās rokas, un viņam pakļaut eņģeļi, varas un spēki. Un Jēzus Kristus ir katru dienu, ikdienas pie jums, pie manis, pie katra no mums, un tāpēc mēs esam Jēzus ir mūsos, un viņa spēkā mēs varam visu. Es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Halleluja! Slava Jēzum Kristum! Es pateicos Tev, debes Tēvs, par šo brīnišķīgo rītu. Es pateicos Tev, Kungs Jēzu, ka šajā rīta stundā es varu būt kopā ar brāļiem un māsām Jēzu Kristu. Es pateicos Tev, Kungs, esi varenais Dievs, ka šī ir brīnišķīgs rīts, ka šī ir brīnišķīga diena, lai atkal atsākt, lai atkal pielūgt, lai atkal godinātu kopā ar brāļiem un māsām šajā rīta stundā Tavu vārdu, Tavu patiesību. Paldies Tev, dārgais Jēzus. Es Tev slavēju, es Tevi godinu, es Tev pielūdzu, es slavēju Tavu svēto vārdu, un es pateicos, ka es atkal katru rītu stundu būs kopā ar Kungs debes Tēvs, ar brāļiem un māsām, un ka mēs kopā lūksim, ka mēs kopā pielūksim savu Tēvu debesīs, debes un zemes radītāju, jo ir viens vienīgs Dievs, un cita Dieva nav. Tu esi vienīgais un patiesais Dievs, un Kungs Jēzu, Tu augšām cēlies, Tu tapi krustāsīs, bet trešā dienā Tu augšām cēlies, un šajā rītā mēs lasījām šo augšām celšanās brīnumu. Jēzus ir augšām cēlies. Viņš ir dzīvs, viņš ir dzīvs, slava Tev, paldies Tev, Jēzus. Es Tev slavēju, es Tev godinu, es pielūdzu Tavu svēto un patieso vārdu šajā rīta stundā. Paldies Tev, Kungs. Es slavēju Tavu svēto un patieso vārdu, un arī šajā rītā es pārdomāju, Kungs, Tavu vārdu, Tēvs, un es pateicos, Dievs, ka mēs neesam tikai vārdu klausītāji, bet mēs esam arī darītāji, un ka mēs šajā rītā esam visi kopā, lai darītu, lai būtu tiešām, Kungs, debes Tēvs, Tavi kalpi, Kungs, debes Tēvs, Tavi māci, kas kalpo Tavā druvā, un Jēzu teica, druvas ir balts pļaujai. Druvas ir balts pļaujai, Kungs. Paldies Tev, Jēzu. Paldies Tev, dārgais Kungs, Jēzu. Es Tev slavēju, es Tevi godinu, es Tevi pielūdzu šajā rīta stundā, un es teicu Tavu svēto un patieso vārdu. Paldies Tev, Kungs. Es pielūdzu Tevi. Tu esi vienīgais patiesais Dievs, un cita Dieva nav. Paldies Tev, Kungs! Paldies Tev, dārgais Jēzu! Tu esi vienīgais patiesais Dievs, un Tu šodien dāvā mums savu žēlstību, Tu šodien dāvā mums savu mieru, savu prieku, un mēs šodien varam priecāties Tavā gaismā, mēs šodien varam priecāties Tavā slavā. Paldies Tev, dārgais Jēzu! Es Tev pateicos un godinu Tavu svēto un patieso vārdu. Paldies Tev, Jēzus! Slava un pateicība Tev, Jēzus! Aleluja! Amen! Un jā, Kungs, svētais gars, mīļais svētais gars runā uz katru, kas šajā rītā klausās kopā ar mani šo tiešraidi, runā, uzrunā, aizskar katru sirdi. Es Tev ļoti lūdzu, varenajā Jēzus Kristus vārdā. Amen. Un tie, kas seko līdz šiem raidījumiem, zina, kad katru rītu, protams, ir pagājis kaut kāds ļoti ilgs laiks, kas neesmu bijis kopā ar jums, bet paldies Dievam, Dievs katru dienu ar jums, viņš ir ar tevi, viņš ir par tevi, un Bībelē teica, Dievs ir ar tevi, un viņš ir par tevi, un kas būs pret tevi, amen. Tāpēc Dievs nekad neatstāja, viņš ir uzticams, aleluja, un viņš ir uzticams katru brīdi. Un jā, pārdomāsim, atkal ir vairāki punkti, kā es varu to, ko es izlasīju šajā rīta stundā, pielietot savā dzīvē, savā ikdienā,
Un pirmais punkts atver savu sirdi Jēzus klātbūtnē. Es ticu, ka tu šajā rītā atver savu sirdi Jēzus Kristus klātbūtnē. Viņš ir klātsošs, viņš ir visur esošs. Bībelē teica, Jēzus Kristus ir visur esošs, visur klātsošs. Viņš ir visur, viņš redz visu, viss atklāts viņa acīm. Nekas nav apslēpts Jēzus Kristus acīm. Tas nozīmē, viņš visu redz, viņš visu dzird, viņš visu ievēro, kā mēs katrs dzīvojam. Un tāpēc atver savu sirdi Jēzus Kristus klātbūtnei. Un mēs redzam to, mīļie, mēs šajā rītā lasījām Lūkas evaņģēlija 24. nodaļu, sākot ar 28. pantu līdz nodaļas beigām. Un jau pašā sākumā lasot, mēs redzam, ka mācekļi atpazīst Jēzu, kad viņš lauž maizi. Un viņiem acis tiek atvērts. Kungs atver katram acis, lai mēs šodien saredzētu Dieva lielos un varenos darbus savā dzīvē. Un mēs redzam to, ka mācekļi atpazīst Jēzu, ka viņš lauž maizi, un sākotnēji viņi tad nepazīst Jēzu, bet tad, kad Jēzus svētī un lauž maizi, viņu acis tiek atvērts. Kungs svētī katru no mums šajā rītā Jēzu, un lai tiešām katram ir acis atvērts, lai katram ir acis atvērts. Tātad es domāju, ka tā praktiskā pielietošana tāda, ka meklē Jēzus Kristus klātbūtni savā ikdienā. Amen. It īpaši svētajā vakarēdienā, pielūgsmē un Dieva vārda lasīšanā. Tad meklē Jēzus Kristus klātbūtni ikdienā, meklē svētajā vakarēdienā, pielūgsmē un Dieva vārda lasīšanā. Halleluja! Un lūdzu svēto garu, lai viņš atver tavas garīgās acis. Sāki šajā rītā svētais gars, atver manas garīgās acis, atver manas garīgās acis un palīdz man atpazīt Jēzus darbus. Palīdz man atpazīt Jēzus Kristus darbus un viņa klātbūtni ikdienišķās situācijās, kad es saredzu Jēzus darbus, kad es saredzu. Es nezinu, kādas ir tavas lūkšanas, bet es daudzus gadus lūdzu, es šodien lūdzu, es gribu redzēt Tēvs, Dievs, tavus darbus savā draudzē, savā ģimenē, savā darba vietā, redzēt Dieva lielos un varenos darbus un tos saredzēt, kā Dievs darbojas manā darbvietā, kā Dievs darbojas manā ģimenē, kā Dievs darbojās draudzē, saredzēt lielos un varenos Dieva darbus. Amen. Un es zinu, ka svētais gars, tas, kas mums palīdz redzēt. Halleluja! Svētais gars, tu palīdz mums redzēt. Un ka tiešām svētā gara darbība ir tā, kas atver mūsu sirdis un prātu, lai mēs atpazītu Jēzu Kristu savā dzīvē. Svētais gars darbojas, kad katrs no mums šajā brīdī atpazīstam Jēzu Kristu mūsu dzīvēs, viņa darbus mēs redzam Jēzus Kristus vārdā. Otrais punkts, otrais solis. Dēdz par Jēzus klātbūtni un dalies ar viņu vēstu. Dēdz par Kristu, amen. Dēdz par Kristu un sludini brīnišķīgo labo vēstu, sludini evaņģēliju. Halleluja! Un tad mēs redzam, kad mācekļi, ka viņi atpazina Jēzu, viņi steidzās dalīties ar šo labo vēstu, arī šiem 11 mācekļiem, kuri bija sapulcējušies, kuri varbūt bija bēdīgi, kuri skuma. Jēzus vairs nav ar mums, viņu piesiet krustā, viņu ieliek kapā. Pēc 3 dienām viņi neatrod Jēzu, kaps ir tukšs, ja, un viņi skumst, un viņi nezin, ko darīt, un varbūt viņi pilnīgā neziņā, ja. Bet Jēzus atklājās. Tas, ko viņš runāja, tā ir patiesība. Viņš ir augšām cēlies. Un šie 2 mācekļi, viņi skrien pie šiem 11 mācekļiem, pasludina, ka Jēzus patiešām ir augšām cēlies, un viņš ir atklājies, un viņš ir parādījies, un mēs viņu satikām, mēs ar viņu runājām. Viņš ir augšām cēlies, un viņi tūdaļ dodās pie pārējiem mācekļiem, lai pastāstītu, ka Jēzus ir dzīvs, ka Jēzus ir dzīvs.
Slava Dievam, ka Jēzus ir dzīvs. Ka Jēzus ir dzīvs. Un es domāju, ka tā praktiskā pielietošana tāda, ka tu piedzīvo Jēzus klātbūtni, tavs gara acis tiek atvērts, tu redzi Jēzus klātbūtni, tu redzi, kā Jēzus darbojas tavā dzīvē, un tu redzi viņa darbu savā dzīvē, neklusē, stāsti, dalies ar citiem, lai arī citi tiktu iedrošināti. Kad Jēzus ir dzīvs, ka viņš darbojas, ka patiešām es nelasu, kā apostols Pēters raksta, ja? Viņš saka, mēs nesakojam izdomātām pasakām, ja? Mēs reāli esam piedzīvojuši Jēzu. Es domāju, šodien daudzi šajā rītā var teikt, Aleluja, esmu iepazinis Jēzu. Jēzus ir mans dzīves kungs, viņš ir mans glābējs, viņš darbojas manā dzīvē. Es esmu reāli piedzīvojis, viņš ir izmainījis manu dzīvi. Slava Jēzum! Un lūdzu svēto garu, lai viņš tev dod drosmi un iespējas liecināt par Jēzu citiem. Lūdzu, svētais gars, saka šajā rītā, svētais gars, es tev ļoti lūdzu, dod man drosmi un iespējas liecināt, dod man drosmi, mīļais, dargais, svētais gars, un iespēja liecināt par Jēzu citiem. Aleluja! Un mēs zinām, mīļie, ka tad, kad mēs piedzīvojam Jēzu, mums jādalās savu ticību, mums ir jādalās ar citiem par savu ticību. Un tiešām svētais gars, viņš dod mums drosmi un spēku būt Kristus lieciniekiem. Svētais gars dod drosmi un spēku katram no mums būt Jēzus Kristus lieciniekiem. Slava Jēzum! Trešais solis. Piedzīvo Jēzus mieru un paļaujies uz viņa apsolījumu. Es šodien novēlu katram piedzīvo Jēzus Kristus mieru savā sirdī un paļaujies uz Jēzus Kristus apsolījumu, paļaujies uz apsolījumiem Bībelē. Amen. Paļaujies uz to, ko Dievs ir apsolījis. Un mēs redzam to, ka Jēzus parādās mācekļiem un saka, miers ar jums. Jēzus parādās saviem mācekļiem, saka, miers ar jums, un viņš nomierina viņu bailes, aleluja, viņš nomierina viņu bailes un pārliecina, ka viņš patiešām ir augšām cēlies. Ja, viņš atbrīvo mācekļus no bailēm, viņš atnes mieru, viņš atnes pārliecību par to, ka viņš tev nekad neatstās, nekad nepametīs. Bībelē teica, pasaulē jums ir bēdas, bet turiet drošu prātu. Ja es saku, es esmu pasauli uzvarējis, un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pašam pasaules galam. Slava Dievam! Un, mīļie, es domāju, tā praktiskā pielietošana tāda, ka tu saskaries ar bailēm, vai šaubām, vai kādām grūtībām. Atceries, Jēzus ir ar tevi, Jēzus ir ar tevi, Jēzus ir ar tevi, Jēzus ir ar tevi, Jēzus ir ar tevi. Slava Dievam! Un viņš tev dāvā savu pārdabisko mieru, un viņš dāvā tev tavā dzīvē savu pārdabisko mieru. Un lūdzu svētajam garam palīdzību, lai tu varētu dzīvot paļāvībā uz Jēzu un nevis bailēs un nemierā. Kungs, svētais, mīļais, dārgais, svētais gars, es tev lūdzu katram brālim un māsai palīdzību. Es lūdzu katram brālim un māsai palīdzību, mīļais, dārgais, svētais gars. Ka katrs brālis un māsa dzīvo paļāvībā uz Jēzu, un lai aiziet bailes, lai aiziet nemiers, lai nāk pārdabisks miers par katru brāli un māsu Jēzu Kristu. Mīļais kungs, piepildi savu mieru, ne tā kā pasauli dod, tu savu mieru dod. Piepildi katru ar savu brīnišķīgo mieru, es to lūdzu varenajā Jēzus Kristus vārdā. Amen, 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 amen. Un mēs zinām to, ka Jēzus atnes pārdabisku mieru katrā sirdī, un tas rakstīts Pāvila vēstulē Filipiešiem 4. nodaļā 7. pantā, un tiešām viņš atnes pārdabisku mieru, svētais gars, tu atnes pārdabisku mieru
katrā no mums. Un miers patiešām ir svētā gara auglis, lai svētā gara auglis miers, pārdabis, debesšķīgs miers no debesīm piepilda katru sirdi Jēzus Kristus vārdā. Un tiešām šis brīnišķīgais miers, miera auglis, svētā garas auglis atnāk caur personīgām attiecībām ar Jēzu Kristu. Un es ļoti lūdzu no visas sirds, ka katram no mums ir attiecības ar Jēzu Kristu. Un ceturtais solis, mīļie, izproti Dieva vārdu, viņa plānu caur svēto garu. Izproti Dieva vārdu un Dieva plānu caur svēto garu. Un mēs redzam to, kad Jēzus atver mācekļu prātus, lai viņi saprastu rakstus. Jēzus atver viņu prātus, ka viņi sāk saprast rakstus. Amen. Un viņš izskaidro visu, kas noticis un bija pravietots Dieva vārdā. Tad Jēzus izskaidro rakstus, viņš atver saviem mācekļiem. Es tev ļoti lūdzu, lai šodien, šajā rītā katram tiek atvērta saprašana par Dieva vārdu. Un es domāju, ka tā praktiskā pielietošana tāda: regulāri lasi un studē Bībeli, regulāri brāli un māsa lasi un studē Bībeli, lasi un studē Bībeli. Un lūdzu svētajam garam, lai viņš tev atklāja patiesību un Dieva plānu tavai dzīvei. Lai tas kungs atklāja, svētais gars atklāja patiesību. Jēzus vārdā katram, kas šajā rītā klausās šo raidījumu un Dieva plānu viņa dzīvei. Un tiešām centies izprast, centies saprast Jēzus darbu pie krusta. Amen. Vai tu šodien apzinies Jēzus darbu pie krusta? Un kādu svētību tas atnes tavā dzīvē? Tavi grēki ir piedoti. Caur viņa brūcēm tas dziedināts. Viņš ir samaksājis cenu, lai tev būtu mūžīgā dzīvība, lai tu būtu sadraudzībā ar Tēvu, Dievu dēlu un svēto garu. Jēzus samaksāja mums būtu sadraudzība ar Tēvu, ar brīnišķīgo Jēzu, kurš maksāja cenu, un ar svēto garu. Un centies izprast Jēzus darbu pie krusta un viņa augšām celšanos. Un tiešām tas mainīs tavu dzīvi. Tas mainīs tavu dzīvi. Amen. Un dos tev jaunu identitāti Kristu. Amen. Jo tu vairāk studēsi, jo tu vairāk sapratīsi to, kas rakstīts Bībelē, tas tev dāvās jaunu dzīvi un dos tev jaunu identitāti Kristu. Dos tev jaunu identitāti Kristu. Un mēs zinām, ka Bībeles izpratne nav tikai intelektuāla darbība, bet tas ir svētā gara darbs. Amen. Tas ir svētā gara darbs. Tas ir svētā gara darbs, ka mēs izprotam Bībeli. Tas ir svētā gara darbs pie mums. Amen. Bet to ir rakstīts 1. vēstule korintiešiem, 2. nodaļa no 10. līdz 14. pantam. Amen. Un gara vadībā, svētā gara vadībā mēs varam dziļāk izprast rakstus, izprast Bībeli, izprast svētos rakstus un dziļāk pielietot to savā dzīvē. Svētais gars dod katram izpratni par Dieva vārdu, lai katrs var pielietot Dieva vārdu vēl dziļāk un dziļāk savā dzīvē. 5. punkts. Esi Jēzus liecinieks un dzīvo viņa spēkā. Esi Jēzus Kristus liecinieks un dzīvo viņa spēkā. Esi Jēzus Kristus liecinieks un dzīvo viņa spēkā. Un mēs redzam to, ka Jēzus sūta mācekļus sludināt grēku nožēlu un piedošanu visām tautām. Jēzus sūta mācekļus sludināt grēku nožēlu un piedošanu visām tautām, un viņš apsola, ka viņi saņem spēku no augšienes svēto garu. Halleluja! Un es domāju, ka tā praktiskā pielietošana ir tāda, ka esi aktīvs liecinieks savā ikdienā. Esi aktīvs liecinieks savā ikdienā un dalies ar cilvēkiem
ka Jēzus ir augšām cēlies un dod pestīšanu. Dalies, stāsti, Jēzus ir augšām cēlies, viņš dāvā pestīšanu, viņš dāvā brīvību, viņš dāvā jaunu dzīvi, viņš tev dos jaunu sākumu, tavi grēki tiek piedod, tu kļūsi par jaunu radījumu, viss, kas ir bijis, ir pagājis, viss top jauns tavā dzīvē, tu kļūsi par viņa māsu, kļūsi par viņa bērnu, viņš dod varu kļūt par Dievu bērnu, amen. Un par to mēs arī lasīsim Jāņa evaņģēlijā, un es domāju, Jāņa evaņģēlijs vispār brīnišķīgi, viss Dieva vārds ir brīnišķīgs, mēs lasīsim, priecāsimies par to, ko Dievs dāvā katram no mums. Un es domāju, ka tā praktiskā pielietošana tāda, es aktīvs liecinieks savā ikdienā, dalies ar cilvēkiem, kad Jēzus ir augšām cēlies. Dalies, es aktīvs liecinieks, dalies ikdienā ar cilvēkiem, kad Jēzus ir augšām cēlies un dod pestīšanu. Amen. Un tiešām lūdzu svētajam garam piepildījumu vadību, lūdzu svētajam garam piepildījumu, piepildi šajā rītā katru svētais gars, kam plūst katrā dzīvās ūdens traumas, lai ir piepildījums, lai ir svētā gara vadība, Jēzus Kristus vārdā, lai tiešām mēs katrs varam efektīvi sludināt un dzīvot spēku pilnu dzīvi. Amen. Svētais gars, ka mēs pilni ar svēto garu, kā apostoļu darbos rakstīts, ka viņi bija pilni ar svēto garu, viņi bija piepildīti ar svēto garu, ka mēs esam piepildīti un ka mēs efektīvi sludinām evaņģēliju un dzīvojam spēka pilnu ticību, ar spēka pilnu ticību. Amen. Un tiešām, kad mēs saņemam svēto garu un runājam citās mēlēs, Jēzus vārdā, kā tas aprakstīts apostoļu darbos 2. nodaļā, lai tiešām svētais gars dod spēku katram no mums sludināt. Svētais gars arī šajā rītā dod spēku arī man šajā rītā sludināt Jēzus Kristus vārdā un dzīvot kristīgu dzīvi. Katrs no mums, ka mums ir spēks sludināt un dzīvot kristīgu dzīvi ar pārdabisku svētā gara spēku, Jēzus vārdā. Un 6. pēdējais punkts, ko es vēlējos dalīties šajā rītā, ir Jēzus tad tiek uzcelts debesīs un mācekļi atgriežas ar prieku. Viņi slavē Dievu templī, ar dedzību turpinā Jēzus Kristus darbu, Jēzus uzdevumu, Jēzus misiju šeit uz zemes, un mēs turpinām to pašu, ko Jēzus, mēs turpinām sludināt labo vēsti un dalīties ar Jēzu, ar šo brīnišķīgo vēsti, ka Jēzus ir vislabākais draugs, ka viņš ir tavs pestītājs, tavs glābējs. Un tā praktiskā pielietošana, es domāju, tāda, kad slavē Dievu katru dienu un pateicies viņam par viņa darbu tavā dzīvē. Slavē Dievu un pateicies par viņa darbu tavā dzīvē. Pateicies par viņa darbu tavā dzīvē un par apsolījumiem un par svētā gara vadību. Pateicies, slavē, priecājies. Halleluja, par visu to, ko Jēzus dara tavā dzīvē. Un dzīvo ar prieku, lai debesīgs prieks piepilda katru no jums. Dzīvo ar prieku, zinot, ka Jēzus ir dzīvs un darbojas tavā dzīvē. Amen. Tāpēc tiešām pielūgsme, mīļie, mēs zinām, ka tas nav tikai rituāls vai garīgs ierocis, bet tas ir garīgs ierocis. Tas ir garīgs ne tikai, bet tas ir garīgs ierocis. Pārteic, tas ir garīgs ierocis tavā dzīvē. Pielūgsme, tas nav tikai rituāls, bet tas ir garīgs ierocis, kas atbrīvo ticīgo no bailēm un stiprina viņa ticību. Amen. Tas ir garīgs ierocis tad, kad tu pielūdz, kad tu slavē Dievu, Tas ir garīgs ierocis tavā dzīvē. Tevi atbrīvo no bailēm un stiprina tavu ticību. Un stiprina, tāpēc pielūdz, uzliec slavēšanas mūziku šodien, slavē un pielūdz Dievu. Amen. Tas tev atbrīvos no bailēm un stiprinās tavu ticību.
Jo Dievs tev nav devis bailības garu, mīlestības, savaldības un spēka garu. Un es domāju, ka tie praktiskie soļi, es pateikšu 3 praktiskus soļus, ko tu vari izdarīt šodien. 3 praktiski soļi, ko tu vari izdarīt šodien. Lūdz pēc svētā gara piepildījuma. Šajā rītā nokrīt uz ceļiem, pacel rokas debesīm un saka, svētais gars piepildi man, piepildi man, piepildi man, piepildi man, halleluja. Man ir tāds piepildījums, kas lasa Bībeli, man ir tāds piepildījums, kas svētdien aizies draudz, pielūdz, slavēju Dievu, klausos Dievu vārdu, kalpoju viņam ar filmēšanu, bet man ir tāds piepildījums, vienkārši arī tu piepildīsies, lasi Bībeli, lūdz Dievu, un tas kungs tev vairāk un vairāk piepildīs. Tiešām šodien lūdz pēc svētā gara piepildi, lūdz, lai Dievs tev piepildi ar savu garu un dot tev spēku būt viņa lieciniekam. To tu vari izdarīt šodien. Svētais gars piepildi man spēku un palīdz man būt Jēzus lieciniekam. Otrais, dalies ar labo vēstu. To tu vari izdarīt šodien. Dalies ar labo vēstu. Pastāsti kādam, kad Jēzus ir mainījis tavu dzīvi. Pastāsti kādam, kā Jēzus Kristus ir mainījis tavu dzīvi un aicini iepazīt arī viņu Jēzu Kristu, šo cilvēku, lai viņš tiešām iepazīst Jēzu. Un 3. punkts, slavēt Dievu. Ikdienā atrodi laiku, lai slavētu un pateiktos Dievam. Slavē Dievu, atrod laiku. Mēs, mīļais, šodien es dalījos, ka tu pielūdz un slavē Dievu, tas tev dos pārdabis spēku. Un tāpēc ikdienā atrodi laiku, tas ir garīgs ierocis, slavēšana, mīļie, ir garīgs ierocis. Slavē Dievu, ikdienā atrod laiku, lai slavētu un pateiktos Dievam, par viņa mīlestību un apsolījumiem. Un es jūs svētīšu Jēzus Kristus vārdā. Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru. Dieva tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un svētā gara sadraudzība, lai ir un paliek ar jums vienmēr. Man nav ieslēgts datoram vārds, tūlīt pagaidiet. Es svētīšu jūs vēlreiz, tūlīt pagaidiet. Aleluja! Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru. Dieva tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un svētā gara sadraudzība, lai ir un paliek ar jums vienmēr. Tas kungs, lai tevi tiešām pasargā. Amen. Debes Tēvs, arī lūdzos, ka tu svētīdams svētī, ka tu paplašini brāļu māsu robežu, ka tev roka ir āleži brāļiem un māsām, ka tu pasargā no nelaimes, ka mums nav jācieš katram no mums sāpes. Kungs, mēs visi šajā rītā lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen! Amen, brāļi un māsas Kristu, lai Dievs bagātīgi jūs svētīt. Tiksimies jau atkal pirmdienā raidījumā Rīta pārdomas. Sāksim dienu ar Dieva vārdu. Esmu atgriezies, slavu Dievam, un es domāju, ka mēs ar pirmdienu sāksim lasīt Jāņa evaņģēliju. Amen. 1. nodaļu lasīsim, pārdomāsim, un es ticu, ka mēs būsim svētīti un laimīgi. Esiet svētīti. Tiekamies jau pirmdien no rīta. 5:30 pēc Anglijas laika un 7:30 pēc Latvijas laika. Un lasīsim un priecāsimies, cik Dievs ir labs. Esiet svētīti. Jums brīnišķīgs brīvdienas un tiekamies jau drīz atkal kopā. Esiet svētīti.